Sveiki! Man ir zvaigzne, zvaigžņu kempers, kas tikko tika prezentēts Haimer pārstāvniecības konferencē, un es jums to parādīšu. Šī kempera cena sākas no 101 000. Tas ir pamatā aprīkojums, bet bāze jau ir labi aprīkota. Paskatīsimies, kas ir novie. Skaidrs 4x4. Tā standarta dzinējam jau ir 170 zirgspēki, bet to var palielināt līdz 190. Tā jau ir C kategorija, 4,1 tonna. Bet, lai varētu braukt visur, dažreiz vajag arī nokārtot C kategoriju. Un šeikiem ir cita sprinter bāze. Tā garums ir 6,97 centimetri. Paskatāmies, kas viņam ir. Aluterena riteņi, 4x4 šasija, melna markīze ar LED apgaismojumu. Tā nosaukums ir Grand Canyon 700. Tīrā ūdens tilpums šeit ir 120 litri, motekūdeņi 85. Mēs mērījām garumu, bagāžnieks ir apmēram 1,95 m. Visur ir stiprināšanas sliebes, tāpēc jūs varēsiet piestiprināt motociklus, velosipēdus vai vēl kāds cits priekšmets. Iefilpst viens gāzes balons. Šeit ir notekūdeņu novadīšanas šļūtene. Glabāšanas vietas, starp citu, šo gultu var pacelt un iebraukt ar motociklu. Pēc tam es jums palādīšu no iekšpuses. Šeit vēl ir glabāšanas vietas, un šī kempera dizains jau ir veidots pēc Ventures parauga. Visa līnija tagad seko šim jaunajam dizainam. Šeit ir filts apdara. Šeit melnā krāsa ir kā oglekļa apteļa. Izskatās ļoti stilīgi mūsdienīgi, elektrības pieslēgos. Toalete ir aizvērta. Starp citu, šeit ir duša, parādīšu no iekšpuses, bet jūs varat izmantot arī ārdušu. Truma bāzes aprīkojumā uz rēfra dīzeļa apsilda. Un dodamies iekšā. Kāds redzēja kempers? Šeit redzat viens krāsas sādu, bet tā var būt arī gaiša. Šeit var būt tumšāks apdares variants, bet tas jau ir jūsu gaumas jautājums. Visiem logiem ir nakts aizskari, uz tiem var arī tīkliņi pēc kukaiņiem. Sēžot šeit, var regulēt apgaismojumu. USB pieslēg vietas, lampas, kuras varat pārvietot un pielāgot, kā jums ērtāk. Visā kemperī ir tādas sliebes, bet šeit, protams, ir pieslēguma un glabāšanas vietas. Starp citu ir truma regulēšana. Redzu, ka šim kemperim ir invertors. Šī arī ir glabāšanas vieta. Un tam ir guļamais jumts. Tas nozīmē, ka šajā kemperī var dzīvot un ceļot 4 cilvēki. Lai viņas ziemā nebūtu augsti, ir apsildāms matracis. Starp citu, mums ir viens klients, kurš gulēja paceltajā jumtā ziemā divatā un teica, viss kārtībā nenosala. Viņš vienkārši bija uzlicis papildu termoaizsardzību. Tā ka, ja vajadzēs, mēs jums to nodrošināsim. Nebaidieties ziemā ceļot ar šādu kemperi. Gaismas regulēšana, pakāpienu izvilkšana, 220, divi bēgli, jo jaunāk dizaina. Te ir izlietne, arī gaisma ieslēgšana. Tā, ko mēs te vēl redzam? Atvilkne ar atkritumu tvērti. Katrs šis atvilkne iztur 15 kg. Šeit jums būs 45 kg uzglabāšanai. Te vēl ir papildu griešams dēlīts, ko var likt šeit vai šeit. Lai sakot, kā jums ērtāk, un tas iztur 5 kg. Tātad tāda mobila griešanas dēlīts. Jā, šeit ir 90 litru Tedford kompresoru leduskapis ar saldētavas nodalījumu. Šis kempers man ir ideāls. Tagad es varu ar to ceļot, jo tajā ir skapis un vieta, kur nolikt apavus. Zem leduskapja ir arī atvilkne, augiem un dārzeņiem āga. Es pati izmēģinājusi. Vakaram aiz ziemas drēdēm. Jā, duša, par kuru jau minēju, ir ārējā. Nebūs ļoti gara, bet tomēr, ja vajag, varēsiet nomazgāt velosipēdus, suņus vai kiteboards. Un kā tad šeit izveidojas duša? Tā varētu būt šāda telpa, vienkārši toalete, tiešām daudz vietas. Tā ir kosmētikas uzglabāšanas vieta. Ar to man piesaktu dvieļiem, peltkostīmiem, termoapģērbanu. Ir pateldu dvieļu pakaramie. Un, ja vēlaties izmantot tikai izlietni, atliecieties, šeit joprojām ir papildu uzglabāšanas vieta. Ērti lietojams šampūnām, dušas želijai, matu kondicionēriem. Un, kad vēlaties dušu, es nospiežu šo pogu. Tas atvers kā durvis, kas nebaidās no mitruma. Un tad šeit vēl ir tāda lieta. Aizvers, un jums tiešām ir plaša duša. Vannas gadījumā šeit ir ļoti plaši. Ļoti gudri izveidots kemperis. Katru reizi, kad esmu Haimer dīleru konferencē, es apbrīnoju viņu gudrību, tehnoloģijas un to inovativitāti. Jā, arī šeit var just Ventures S dizainu. Tā melnā krāsa nozīmē kvalitāti. Tagad par gultu. Eju pagulēt gultā, jo Haimers nepērk matračus vienkārši jebkur. Viņiem matračus izstrādā speciāli, lai tie būtu ergonomiski, elpojoši un, ziniet, viegli salokāmi. Un, jā, jūs varat izvēloties vai no 2 atsevišķas gultas, gulēt atsevišķi, vai arī, lūk, varat
O, kā tas matracis salokās! Tātad, ja jūs izlemsiet, ka jums šī matrača nevajag vai gribat to nolikt bagāžā, tas ļoti viegli salokās. Un šajā spraugā jūs varat iestumt velosipēdus, motociklus, un viss šeit turas ar šādu mehānismu. Tāpēc tiešām nebaidieties. Ja baidāties, ka kaut kas varētu ietripot no bagāžas nodalījuma, ir speciāls aizturis. Glabāšanas vietas. Un arī šeit ir glabāšanas vietas. Tiešām ir, kur salikt daudz mantu. Un šeit ir ūdens tvertve. Ja neceļojat ziemā, bet vēlaties iekādāties kaut ko, lai sagatavotos ziemai, šī ir svarīgā sadaļa. Esmu Sterija. Šeit ir notekūdeņu tvertve. Notekūdeņu tvertne atrodas šasijā, kas nozīmē stabilāku braucienu. Nekāda problēma iebraukt kalnos vai bezceļos nebūs. Te ir elektrības nodalījums. Un kamēr esmu tik ērti šeit, arī šeit ir daudz glabāšanas vietu. Man šeit vietas pietikta, viss kārtībā. Un tad iedomājamies jau izstumjam ārā motociklu, velosipēdus un gribam gultu. Mēs vienkārši nospiežam pogu un viss. Mums ir gulta. Ļoti vienkārši, ļoti viegli. To var viegli pārēdot vai lielu bagāžnieku vai trīsvietīgi dotu. Es teiktu, ka tas ir lielisks kempers 4 cilvēkiem, kuros ceļot. Un sēdekļi ir ļoti ērti garām ceļojumiem. Tos var pielāgot jūsu augumam, pagarināt vai saīsināt. Ļoti ērts ir arī muguras izliekums. Un, protams, standarts Mercedes šasija nedrīkst pārsniegt 120 km/h. Kas vēl ir? Elektroniska notekūdeņa novadīšana, pakāpiena salocīšana, termotronika, lielais multimedija ekrāns, uzlāde. Mercedes jau ir izveidojis skaistu atslēgu, gandrīz kā BMW. Varbūt iedarbinam. Tātad, lai mums neatņemtu dīlertiesības, mēs te pārāk neizplūdīsim. Tātad, šis ir izbraucāms kempers, kas paredzēts ģimenes ceļojumiem gan garākos, gan īsākos braucienos, gan sievietēm izklaidēm, gan vīriešiem atpūtai. Ja vēlaties šādu kemperi, sazinieties ar mums un paldies, ka esat ar mums!